Besiārā! Jā. Ejam, lūdzu, fucking beidzot uz džimu! Cik gadus var lūgties? Kas ir tava mīļākā bērnības trauma? Ļoti jautrs uzdevums. Un pilnībā likās, ka es redzu mandalas. Ko vēl mēs varam darīt? Būs! Pišķiņ vairāk! Jā? Yes! So let's go! Pasties, kas mums pa darba augļiem šeit ir. Skaisti. Ļoti labi. Esam sveicināti, mīļie draugi, atpakaļ mūsu gymvlogos. Sākam oficiāli 2. sezonu. Šodien mēs kačāsim ne tikai fizisko bici, bet arī spirituālo bici. Un pie manis, ak, Dievs, ja jūs zināt, kas pie manis šodien ir ieradies, man droši vien nav jāiepazīstina, bet sieviete, dieviete, kolorīta personība. Vienkārši paskatāties uz viņu, visā telpa ir pilna ar pozitīvo enerģiju. Nesabaidies, jo pie manis ir būs! O, cik jauki! Sveicināti, Saldu Naču! Man prieks, ka tu saņēmies uzdrošināties, ja, ierasties bunkurā, tumšā, ja, tā izstāsts bišķi aizdomīgi, ja. Nav tik traki. Klausies, es tev izstāstīšu maz šodienas plāniņu, ja, kā es tev jautāju. Namaste. Pat cik tev šonedēļ nesanāca vēl uztaisīt nevienu workoutiņu pareizi? Jā. Man bija gripa, un es biju mājās zem pledā. Ļoti labi. Tas ir labi. Plecs vislabāk ārstē gripu, jā? Tas ir labākais veselības padoms. Tāpēc es domāju, kā mēs tev tagad ātri dabūsim apakaļ uz riteņiem un dabūsim apakaļ ierindā, jā? Un šis arī noderēs visiem tiem, kuriem varbūt nav īsti laiks trenēties, jo arī būja nenormāli sasodīt aizņemts cilvēks. Tāpēc, ko mēs darīsim? Mums būs full body treniņš, iekustināsim visus muskulīšus, kā arī mēs ņemsim visu pa supersetiem, jā? Tātad es kādreiz taisījusi, jā, kas ir supersets, zini? Izskaidro. Es tev izskaidrošu, un es tev parādīšu, nesatraucies. Es tev šodien saukšu par sensei. Tas man patīk. Es tev izlēmu. Sensejs Edijs San, jā? Tātad mums būs tā. Mēs ņemsim visus muskulīšus. Misija ir bet efektīvs workouts, tā lai mēs visu iekustinām un vienkārši turpinam doties tālāk mūsu dienā. Man tikko nosauc par senseju, bet es zinu, ka mēs mācīsimies viens no otra, un man jau ir viena lieta, ko es gribu saprast, bet man vienmēr bijis kauns jautāt, jo man liekas, katrs otrais cilvēks lieto to vārdu, un es īsti nezinu, ko tas nozīmē. Kas pie velna tā afirmācija? Afirmācija? Jā. Man teikt tev vai klausīt? Tur runā ar visiem. Pēc idejas ir teksts, teikums, vārdi, ko tu saki pats sev, lai pārprogrammētu kaut kādas iekšējās limitācijas, blokus vai kaut ko, ko tu vēlies par sevi mainīt. Uz to var skatīties ļoti ezotēriski, bet arī psiholoģijā to izmanto. Tas nav nekas tik radikāli ezotērisks. Un tad tās afirmācijas var rakstīt, kā viņas vēlās. Es, piemēram, daru tā, ka es saprotu, ka man ir kaut kāds rītīgs gļuks, kaut kas galīgi iet dirsā, tad es rakstu vai sev saku afirmācijas par pretēju. Piemēram, ja es jūtu kaut kādu nedrošību dzīvē, kas ir kaut kas, ar ko es šobrīd strādāju, tad es sev saku, ka es esmu drošībā. Es esmu drošībā gan finansiāli, gan emocionāli, gan fiziski, visu laiku es esmu drošībā. Un tad es vienkārši sev to saku. Pieņemsim, kāda būtu afirmācija, ja es gribētu lielākus ikrus kājām? Kas man būtu jāsaka? Man ir gigantiski ikri. Man ir gigantiski ikri vienkārši. Ļoti labi. Ritīgie gaļas pitoni vienkārši. Dievs, es jau viņus jūtu, kā viņi aug. Jo tas ir vienmēr bijis, es dzirdu cilvēku par to runā, un man liekas, es kaut kā nokavēju to iekāpšanu tajā vilcienā, un es īsti nesaprotu, kas tā afirmācija tāda arī ir. Bet es tiešām ļoti strādāju. Es esmu radikāli mainījis savu psihi un savu personību. Vienkārši sev stāstot uz aplato. Jo, protams, es taču nebiju agrāk mūziķis vispār. Es gribēju sapļot, un es sev stāstīju gadiem. Es esmu mūziķis. Es rakstu mūziku, man viss padodas. Un tev sasodīt labi, tas padodas. Paldies, kā tev liekas, pa mūziķu piedzimst vai pa mūziķu kļūst? Gan. Jā. Jo es zinu, ka manī ir kaut kādas muzikālās dotības un ritma izjūta un tā tālāk, bet tas ir milzīgs darbs. Ar jebkuru lietu, protams, ir jāstrādā un jāattīsta. Tāpēc gan. Uzliksim šito te, iesildīsim arī, redz, melnā josta. Zini, tev sensejs pasniedz melno jostu, tu jau esi dabūjusi visaugstāko apbalvojumu. Velkam šeit virs celīšiem, šitā te smuki dziļi.
patupsimies, jo pat cik mums jāiesildi viss ķermenīts šodien, ja, jo mēs visam ķermenim liksim strādāt, kā arī dvēselē liksim strādāt, prātam liksim. Man ļoti patīk tavs ezotēriskais ievirziens šodien. Jā. Man tieši tāda garstāvoklis raudamais ir. Raudamais? Tu gribi, lai es tev liek raudāt treniņu laikā? Varbūt par tādām skaistām lietām. Protams. Jūt mazliet pumpīti. Jā, es jūtu arī sirdi. Jūt arī sirdi ļoti labi. Es arī jūtu sirdi, bet es vienkārši esmu satraucies, jo tāda slavenība pie manis ir. Ja? Es negribu pateikt muļķības un izgāzties, es gribu, lai viņi atbrauc arī otro reizi. Tu nevari izgāzties. Es nevaru izgāzties. Tu man iedrošināji. Es tev iedošu sākumā vienkārši mazu svaru, lai mēs pierodam. Okay? Paņemsim tātad šādi te. Es tev sākumā parādīšu. Man patīk, kā man sieva skaidro. Iztēlojies, ka šie divi atsvariņi, jeb handelītes, ir kā skuveklīši. Redzi, viņi nāk ar kājām, noskujam spalviņas un nākam augšā. Ja? Un principā mēs strādājam, jeb domājam ar pakaļu, ja? Kā jau bieži dzīvē. Galva dibenā. Jā, krūts tātad ir uz priekšu, es velku gurnu uz apakaļ, liecu uz pāri nedaudz varam un nāku apakaļ sasprinzinam ritīgi vaidziņas. Nu redz, un kā tagad mēs strādājām galvenokārt tātad ar pakaļiņu hamstringiem, ja? Un muguras lejasdaļu, un tagad mēs pieliksim muguras augšdaļu un bicepsu, ja? Naču, trons tavā rīcībā. Un cik te tagad ir uzlikts? Nu, tur ir uzlikts, es uzliku laikam 30. Tā, es varbūt varētu 35. Jūs redzat, jā, jūs redzat to enerģiju, ok, 35. Varbūt tu vari pastāstīt, par cik mēs tagad velkam klāt. Kas tevi dzīvē velk uz augšu? Mūzika. Jo es izmantoju mūziku, lai sevi tā kā uzmundrinātu, jo es bieži jūtos ļoti bēdīga. Jā. Daba. Jā. Jo dabā nav tā kā... Laikam daba ir vienīgā vieta, kur es varu neaiztikt telefonu. Jā. Ir viegli neaiztikt telefonu. Pareizi. Ļoti labi iet. Ļoti labi. Kas pa muguru vienkārši, kas tie pa spārniņiem ir? Ej tu nost! Kas tev dzīvē velk uz leju? Bērnības traumas, kaut kādas patoloģijas, no kurām es netieku vaļā, apkārtēji cilvēki. Jā, man vienmēr ir tāds stulbs jautājums, uz kuru nekad es negaidu atbildi, bet tu ieminējies, es vienmēr saku, kas ir tava mīļākā bērnības trauma? Mīļākā bērnības trauma? Ļoti labs jautājums. Nopietni. Krivečī toreiz arī gandrīz atbildēs, jūtos vainīgs, ka es kaut ko tādu uzdodu. Nē, bet tas ir ļoti labs jautājums. Nu, aiziet. Vienkārši respekts, ka viņa atbild. Protams. Kaut kādā ziņā mīlu savu tēti, bet viņš ir ārkārtīgi kritisks. Lai gan ar to, protams, ir arī savu mīnusi, bet tas iedevis ļoti lielu tādu iekšēju militāru jāizdara, jāsasniedz, jāizdara. Tas ir balansā, jo kā visām traumām var sliktas sekas. Bet tas, protams, ir ļoti daudz ko iedevis darba, karjeras ziņā. Kaut kad es gribētu to palaist vaļā, lai es neaizēju kaut kādās galējībās, kaut kādi tur radikāli biljonāri, kuriem sen jau vairs naudu nevajag, bet viņi turpina strādāt, jo vēl naudiņa. Jā, viņi pazaudēja to mērķi, kāpēc varbūt viņi strādāja. Un viss tas paliek tikai darbs. Ja? Kaut kad jau tas, uz ko mēs ejam, man liekas, vai kas mūs piepildi, ir arī jāsasniedz. Ja? Jo, man liekas, dzīve, tas ir ierobežots prieks. Ja? Mēs varam izbaudīt tik, cik mēs varam. Tas laiks tomēr tikšķi, mēs viņu nevaram apturēt. Tāpēc mēs nekad nevaram pazaudēt to virzienu vai to iemeslu, kāpēc mēs kaut ko darām. Un kāpēc mēs darām otru piegājienu? Tāpēc, ka ar vienu nepietiek. Būda vai bet es gribu bišķiņu vairāk. Jā? Yes! Let's go! Let's go! Mēs esam kara laukā. Mēs šobrīd velc vienkārši klāt savu sapņu augumu. Ļoti labi. Es vēl klāt savu sapņu sunīti. Kāds ir tavs sapņu sunīts? Darba līnijas lēcu aitu suns. Ļoti specifiski. Es gribētu pūdeli. Tiešām? Jā. Kādā krāsā? Brūnā.
come on. Starp mūsu zālē var arī nākt ar sunīšiem, ja? Es pārlēkšos uz salda. Obligāti. Okay. Ja mēs tikko visu laiku vilkām, ko vēl mēs varam darīt? Pūst! Jā, un mēs pūtīsim un grūdīsim, ja? Cik bieži parasti tu nedēļā trenējies? Godīgi sakot, tā kā 2 šķīsta un līdz 4 atkarībā no dzīves apstākļiem. Jā. Bet es paralēli vienmēr eju vēl uz citiem treniņiem, kas ir mans aktuālais hobijs. Kas tas būtu? Šobrīd mans aktuālais hobijs ir dejas, tā kā tas pole sport. Wow! Bet es esmu iesācējs. Jā, nav nekas gracios. Jā. Bet to es tagad no septembra daru. Tas ir tā kā, es to uzsveru kā kalistēnijas no vienas, mazāk tur dejoju šobrīd. Bet tieši to daru, un tad, protams, dejošana. Man visu laiku ir bāze, jo man darbiņam vajag. Tev īstenībā ļoti labi sanāk dejot, jo tavā jaunajā videoklipā tu sēdi krēslā. Tev baigi labi sanāca. Tur ritīgi notur uzmanību. Ko mēs te pūtām un grūdām, ko tev savā dzīvē gribētos aizgrūst prom? Vai kas tev atgrūž? To konstanto sajūtu, ka es neesmu gana, ka jāizdara vēl kaut kas, jāsasniedz vēl kaut kas, bet tad, kad tas būs, tad būs labi, besjārā. Tā besjārā. Es arī ar šito tevis laiku dejoju ar šo sajūtu, tāpēc, kad no vienas puses tas man ēd kopā, bet no otras puses tas, lai arī cik slimi tas izklausās, tas man tāds dzinulis ir. Tas ir, jā. Un tad es nemāku sadraudzēties, jo man tad aiziet 2 galējības. Jā, vai tas man dzen uz priekšu, un viss smuki dzīvē iet tā, kā jāiet, vai arī tas uzreiz iekrīt tajā bedrē, un pats sev sāk vainot, neesmu gan labs un vispārējais. Kā lai atrod balansu? Zini, kas mums palīdzēs atrast atbildi? Hantelēs! Hantelēs! Come on, skaļāk! Aiziet lauvē! Come on! Come on! Vēl vienu! Tev patīk trenēties vienai vai kādu kopā? Man šķiet visepiskāk ir, kad telpa ir tukša. Jā. Tas ir visforšāk, tad vienai pašai. Jā. Bet man, protams, patīk, ja ir labs gym buddies, bet man pilnīgi godīgi dzīvē šobrīd ir tikai viens gym buddies. Viens tikai? Kā tā? It kā varētu teikt, no šeit maniem draugiem, bet maniem draugiem, ejam lūdzu fucking beidzot uz džimu. Cik gadus var lūgties? Cik sasodīts gadus, bļāviens, klausaties, ja? Jā. Es nezinu, ja jums ir oficiāls piedāvājums un jūs gribat kļūt par gym buddy, rakstam augšā, jūs nenožēlosiet. Jo trenēties ar viņu vienkārši, pirmkārt, testosterons 20% paceļās, otrkārt, performance 30%, un tam visam pa virsu, tā enerģija nenopērkama. Tik gaiši, nekad vēl neesmu jūties treniņu laikā. Super. Kā tev ir vispār ar dusmām? Kā tu labāk paņem un konvertē, ja pārstrādā dusmas? Man liekas, sports arī ir vissvarīgākā lieta, es domāju, jo es uztveru to nedaudz tā kā svētnīcu, tad, kad man ir kaut kāds emocionāls trips, kuram jātiek cauri. Es nezinu, ko citu darīt, kā tikai izlikt višķiņu kā enerģiju ārā džimā. Pareizi īstenībā, jo man tas palīdz tik galā ar emocijām, un tad es visu dienu esmu vienā mērenā garastāvoklī, jo es, man liekas, visu slikto es izlādēju te. Man patīk treniņu laikā būt skaļam, palamāties, visu slikto vienkārši atstāt te. Uz svariem jau tu drīkst lamāties, viņi jau neko pretī neteiks tev. Tie ir tev labākie draugi. Kas ir tavs mīļākais cheat meals? Un es šobrīd dzīvoju pēc pielāgot autoimūnā protokolu. Jā. Jo man ir viena autoimūnā slimība, ar ko es dzīvoju. Un tad šobrīd ir ļoti maz, ko es varu ēst. Un tagad zemesrieksts ciests. Jā, man arī, ak Dievs! Starp citu, ja tu mīli zemesrieksts sviestu, tāpat kā es un iečekojam Nutego vienkārši, Ieejam mājaslapā, vislabākais zemesrieksts sviests, izmanto kodu NAUMI un saņem, es nezinu, cik saņem 10, 15% atlaidīt, Pirms mēs dodamies tālāk, viens tāds mazs erudīcijas jautājums tev būs. Es atspēlēšu kādu no tavām dziesmām, bet tā ir cover versija. Tev maksimāli ātri ir jāpasaka, kura
no dziesmām tā ir. Cik jautri. Patīk vispār metāls? Nē. Nē? Tas tāds smuks intro jau tikai. Ļoti labi. Mēs esam gan muļķi, gan diži vizionāri. Wow, kur ir mana silva? Jā, ok, ļoti labi. Nu, pēc intro es nepateiktu. Jā, pēc intro nē, nu zin kā, bet vajadzēja, jo es sadāk uzreiz būtu uzminējusi. Ļoti jautrs uzdevums. Ok, otra dziesma, jā? Tā, esi gatava? Jā. Ok. Es domāju, tas stilu maiņu varbūt. Ne uz šo. Piektdiena kliedz manā telefonā. Ej ārā. Es atbildu klusu, man jāstrādā. Pie sienas, pie tukšā ekrāna. Čipa projekti, čipa plāni. Noslīkstu pašas izdomātos meliņos. Būtu forši, jā. Atmāc Dievs, sāku no sākuma? Nav spēļi saviem jau. Nē, tā nav sākuma, nē. Rīgas laiks, savs vīns un cīgas tvaiks. Oh my god! Ok, nu tagad ir... Tagad zini, jā. Rīgas laiks. Ok. Wow. Pasties īstenībā, cik ļoti, ja nomaina žanru, jā, un visu dzimumu. pilnībā. Jā. Rīgas laiks, savs vīns un cīgas tvaiks. Tu man iemācīji, kas ir afirmācijas. Vēl es gribu, lai tu man iemāci, kā meditēt. Oh. Ir kaut kāds ātrais tutoriāls iesācējiem? Nu, teiksim, pirmkārt, disclaimers, jā. Nu, Jā. es neesmu meditācijas eksperts. Es esmu iesācējis, kā visās jomās, bet tas, ko es visvairāk esmu praktizējis, ir vipassana vai apzinātības meditācija, Jā. kas nāk no budismu tradīcijas. Es to varu parādīt, tikai tas nav diži interesanti. Tas nav diži interesanti. Varbūt to var parādīt, kamēr mēs plenkojam. Tas ir iespējams vingrinājuma laikā. Jā, Ok, aiziet, plēks plus meditācija. Tagad tu esi mans sensejs. labi. Tātad mūsu uzdevums ir, Jā. tātad katra elpa sākas no, nu, paskaties, kā tev ir ērtāk elpot šajā pozīcijā, jo Jā. tas varbūt nav tas vieglākais, bet tad tu ieelpo dziļu elpu un izelpu. Un tavs uzdevums ar aizvērtām acīm ir vienkārši sekot elpai. Tātad katru reizi pie elpas tu seko, kā viņa tā kā ienāk ķermenī, un pie izelpas seko, kā viņa iziet no ķermeņa. Tas tu varbūt jūti to vairāk degunā, varbūt vairāk jūti tieši vēderā vai krūtīs. Atkarīgs katram cilvēkam savs. Un tā vienkārši arī jāpraktizē. Īstenībā ir ļoti, ļoti interesanti uzreiz. Tiešām, kad tu pateici, es jūtu degunā, es sāku just degunā. Jā, jo katrs jūt citur, es vienmēr jūtu tieši krūtīs, bet šeit ir grūtāka pozīcija, kā ieelpot tā kā dziļu elpu. Un katru reizi, kad tu vienkārši elpo, man vajadzētu tagad aizvērties, lai tu vari pārbaudīt, ka būs pēc dažām sekundēm jau domas būs kaut kur citur. Un uzdevums ir vienkārši ar tā kā laipnumu un maiglumu atgādināt, ka ir jāsako elpai un viss. Un visu laiku ar mieru, ar mīlestību. Jāsaprot, ka domas skrien dažreiz bez mūsu kontrolas, bet mūsu uzdevums ir vienkārši atgriezties pie elpas. Tu īstenībā, kad tu teici, mēs beidzam. kad tu sāki runāt, tas īstenībā ļoti palīdz. Tā ir, ka meditācijā kāds tev tā kā ved cauri, gaido. Jā. Jo tu kā tu sāki runāt, un pilnībā likās, ka es redzu mandalas. Tā varētu būt, vai es vienkārši... Planks un elpošana. Es varbūt vienkārši tripoju no skābekļa trūkuma, ja? Nu ko, vienkārši. Tas bija ļoti fenomenāls treniņš, un mēs redzam, cik īsā laikā mēs iekustinājām visus ķermeņa muskulīšus. Ja? Protams, vai šis ir zinātniski optimālākais workouts? Visticamāk, ka nē. Bet vai šis ir kaut kas, kas varētu noderēt kādam, kuram nav laiks, un kuram atruna ir varbūt, ak, Dievs, es nevaru aiziet zāli, man nav stunda, bet man ir 25 minūtes, ja? Perfekts variants. Protams, ka visu kaut ko var ņemt un variēt, un pasties, un mēs pat vēl paspējām arī mūsu garīgo bicepsu patrenēt. Cik jauki. Jā, kā tev patikās treniņš? Ļoti jauki, man patika, paldies. Jau beidzās tik ātri. Jā, tik ātri, tikai viena maza lietiņa mums vēl beigās ir jāizdara. Katram viesim ir
jākarājas. Ah, Ir jākarājas. Saka, ka tu esi gatava. Principā, kad tu būsi augšā, es uzslēgšu taimeri. Okay? Viss ir tavās rokās. Ierakstam komentārā, uzpauzējam video, kā jums liekas, cik ilgi būs nokarāsies. Man liekas, 7 minūtes. I wish. I wish tā. Labi. Ok. Pirmās 10 sekundes, pasties, paskrēja kā 1 sekunde. Ne jau viņi noturēsies ilgāk nekā Roberts. Man liekas, viņi jau Krivenčī pārspēja, vai? Ej, tu nost. Minūte 31. Ela sobe, vai ir pra pressão. Menina perigosa, rouba. Pamēģiniet mājās šito te pēc full body treniņa. Tradīcija katra workouta vēl beigās, jo workouts nevar noslēgties, ja mēs neesam ko izdarījuši. Atstājiet pie šiem. Nē, to arī vajag, bet ne šodien. Vēl kaut kas svarīgāks, kas nav svarīgāks, bet... Paēst? Nē, pļāvies, tu sauc tik pareizes atbildes, bet tās nav pareizās atbildes tagad. Iepozēt, iefleksot. Ok. Jā. Es nemāku, vai tu iemācīsi. Ok, aiziet. Ko mēs varam? Labi, tev nav jāvelk krekls nost? Bet es gribu. Bet tu vari. Jo man jāmāca. Oficiāli mums nav ieroču nesāšanas atļauja, bet ieroču šovs var sākties, ja? Parādi savējo bicīti. Tā, kā tas jau? Tu īstenībā ļoti labi saspiedi, jā, un redziet, roku pavēlis bišķi uz atpakaļ, redzi, viņš uzreiz vairāk saspiežās. Tā kā redzi, pievelc klāt un pagriez, redzi, hops, kā viņš pakustās. Ļoti labi, tev ir labi presīt, tev ir labi plecu pasties šitiem, te spārģiem. Parādi priekšējo lec pret hops. Tā, ko es nemāku. Šitā te varēs, šitas sievietēm daudz grūtāks. Šitā. Ne šitā, bet šitā te. Šis ir grūts, bet kusties, ka tev plati pleci. Un tagad most muscular. Šitā te. Parāds vien šajā mutā. Saspied rokas vien rītīgi, lai var krūtīm te visu redzēt. Yes, ļoti labi. Un kas te būtu workouts bez būtība pozas, ja, ko man pagājušajā treniņā Ilzija mācīja, ja? Hops, jā. Un rociņu liet šādi te virsū. Pasties. Pasties, kas mums par darba augļiem šeit ir. Skaisti. Ļoti labi. Tu zini, un labi darbi vienmēr ir jābalvo. Nebūs sumītis, bet tu esi oficiāli certificēta muscle mommy tagad. Lai tev ir liels ērts krekls, kurā vienkārši pa māju loungeot, vai arī pump covers džimā, lai tev labi nesājās. Tas ir no mums. Paldies, ka tu ieradies. Tu esi īsts cīnītājs. Cik jauki, Super. Mīļie draugi, jūs jau redzējāt, ka šitas ir pa mazu ņipru karavīru. Viņa ne tikai radoša, ja? Viņa ir arī eksplozīva zālē. Es ticu, tu jau zini, kas viņa ir, es ticu, ka tu jau viņai seko, bet ja tu neesi to vēl izdarījis, un ja šis workouts tev nepārliecināja, ka tev ir jāiet Spotifyā un jāklausās viņas dziesmas, un YouTube'ā jāpieseko, un Instagramā jāpieseko, un kur vēl tev jāpieseko ir? TikTokā. Un TikTokā vēl jāpieseko, nu tad es nezinu. Ja tu izturēji tik tālu, atvēli laiku, uzspied vienu īkšķīt, iekomentēji kaut ko, pasaka vienkārši kādu komplimentu šai fantastiskajai būtnei, un visādi citādi tiekamies nākamajā sērijā. Paldies! Naču, abi divi kopā iestīsim pa kameru uz 3, 2, 1. Tu teiksi pau, ja? Labi. 3, 2, 1, pau!